Tas ir pizģets. Karoči Raiders Raits aizbrauc ar savu Teslu uz to Akropoli, kur ir bezmaksas lādētājs, un tur 5 Teslas jau rindā stāv, kad varēs salādēties. Un Raiders Raits aiziet apskatīties, cik tur vēl ilgi būs, un tas čalis saka, oi, tev vēl ilgi būs jāgaida. Un tur viens gribēja piebraukt Raideram Raitim priekšā, un ķipa nostājās, it kā nekas nebūtu, un visi komentātori rakstā, nu, Raider Raitei taču saka, ka tu esi pirms viņa. Raiders paver logu un saka, nu, es te ķipa, viņš, tu tožas dzistējuši, ķipa neredzēt. Nu, skaits, ja ar Teslu atbrauc un nesaprot, nu, un tā viņi tur ņemās, iedomājies. Šitas viss, lai iekonomētu dažus eiro, ķipa viņi speciāli brauc uz to Akropoli, tur stājās un gaida rindās un visu dienu tur tusēš tādā augstumā, lai tikai uzlādētu bez maksas to Teslu. Vot tāds prikols. Reāla dzīve. Vot reāla dzīve ar Teslu. Tā kā jā, vot tā, te tev nu bija. Nopēc mašīnu pa 65 000 un uzvedies tā kā pēdējais bombas no stācijas. Šitas ir smieklīgi. Un viss tas notiek laivā. Un 400 cilvēku to skatās un izbauda, kā tās Teslas gaida viss rindā, lai bez maksas uzlādētos, jo Raideram Raitim ir elektrība pa biržas tarifu, un tagad elektrība dārga mājās. Viņš nevar uzlādēt to Teslu. Brauc un sēž un gaida. Un displejs neiet, jā, nevar tur kaut kas palicis knapi baterija maz. Tātad, ja es ielaidīšu iekšā kaut kādas 70 kWh, tad sanāk, es būšu ietaupījis kaut kādas 7 eiro. 7-8 eiro. Jā, dēļ 7 eiro šitais. Karoči, viss šitā epopēja visiem tiem Teslastiem, lai iekonomētu 7 eiro. Tā esi action, nedzen baču uz pāris procentiem. Jā, nu, karoči, interesanti, vai ne? Piesekojiet TikTokā Raiders Raitis, un tad jūs redzēsiet, kā dzīve ar Teslu. Brīvdienu, kamēr mēs te visi kaut ko guļam gultiņās un skatāmies visu to pārēju, tikmēr Raiders Raits brauc uz Akropolu lādēt Teslu bez maksas, lai iekonomētu 7 eiro. Tas ir pa baltu velti. Te nav nekas jāmaksā. Pūs dzīvi pazaudē sastrēgumos otru Aizraujoši. lādējot auto.